Otrā kvalifikācijas līmeņa elektromontieri, trešā kvalifikācijas līmeņa elektriķi un elektrotehniķi, nākotnē arī autoelektriķi. Vai šo profesiju Ventspils arodskolā mācoties 3 vai 4 gadus vēlāk jaunie elektriķi nebūs lieki darba tirgū? Un vai mācību programmas neatpaliek no reālās dzīves? Šos jautājumus Ziemeļkurzemes kompetences centra pedagogi un studenti uzdeva enerģētikas nozares ekspertiem. Mēs gūsim kaut kādu informāciju, ko šie speciālisti sagaida no mums, lai mēs audzēkņiem vairāk kaut ko speciālāk apmācam un tā tālāk, jo tas ir diezgan svarīgi sadarboties ar nozaru pārstāvjiem, lai tā apmācība būtu kvalitatīvāka un līdz ar to pēc tam būtu vieglāk darbu atrast šiem audzēkņiem. Ļoti cieši šobrīd sākam sadarboties ar Ventspils augstskolu, kur jau ir iestrādes un ļoti labas idejas. Mums nevajag dublēties, mums vajag vienam otru papildināt. Ko jūs šodien gaidat no šīs tikšanās? Pirmkārt, šiem enerģētikas nozares pārstāvjiem, kas šobrīd ir skolā un ir ieradušies no Rīgas, tā ir pirmā vizīte skolā. Viņiem ir jāsaprot, ja mēs gribam cieši ar viņiem sadarboties, un mums ir vajadzīgi mūsu uzņēmēji un arī asociācijas atbalsts, mums ir vajadzīgs, lai mēs sagatavotu pēc iespējas kvalitatīvākus speciālistus, tad pirmkārt mēs gribam iepazīstināt ar to, ko mēs varam, un mēs varam daudz. 28 elektroniķi un 72 elektriķi savām prakses vietām ir izvēlējušies tādus uzņēmumus kā Ventspils Reis, Fiks, Ventspils Siltums, Volts 1 un Elektriķis, kā arī uzņēmumu Ventamoņak servis. Prakses vietās jauniņos apmāca labprāt, tomēr arī uzņēmējiem ir jautājumi. Mēs esam uzņēmējs un mēs cenšamies ievērot tos noteikumus, kādus izvirza valsts un kādas ir prasības pret darbiniekiem. Protams, es arī esmu eksaminizācijas komisijā un faktiski, ko es varētu pateikt, kad pēdējos gados ir jūtami pieaudzis audzēkņu izglītības līmenis, ko mēs redzam pēc eksāmeniem un pēc to rezultātiem. Ir jāgrib mācīties, jo visu, ko vajag dzīvē, to jau mēs šeit iemācam. Un, protams, pēc tam iziet praktiskās apmācības uzņēmumos, kur gūst arī pieredzi, kā tas viss notiek vēl dzīvē un realitātē, tā kā visu var šeit iegūt. Ventspils arodskolas pedagogi un studenti brauc pieredzes apmaiņā uz ārzemēm, piedalās konkursos un gaida, ka tiks realizēts kompetences centra pārbūves projekts atbilstoši augstākajiem vācu standartiem. Šī ir viena no 14 Latvijas arodskolām, ko dēvē par prioritāru. Kā reāli notiek apmācība, vēlējās redzēt darba devēja konfederācija un Brīvo arotbiedrību savienība, kas veica pētījumu nozarē. Ar dažādām metodēm, aptaujām, anketām, būtībā arī ievērojot stingru metodiku, izpētīja enerģētikas nozari. Tas pētījums finālā izskatās šāds. Ja, šeit viņš ir, šeit tik biezs, uz tik daudz lapiņām. Un tātad šeit viss ir saskaitīts, kas bija, kas būs, kādas ir prognozes. Profesionāli pētnieki izpētīs 5 dzīvus elektriķus. 2 dienas viņu tātad preparēs, iztaujās, ko tu dari, kā tu dari. Pēc šāda pētījuma rezultātiem tiks atjaunots, būtībā pa jaunu uzrakstīts profesijas standarts. Elektriķa profesija ir tik specifiska, ka jautājums ir pat par tās nosaukumu. Mums ir zobu tehniķis, meža tehniķis, ja, mums būs elektrotehniķis, un, teiksim, mums būs, pieņemsim, elektriskās piedziņas tehniķis, ja. Mums varbūt būs vēl tātad, mums būs elektrisko tīklu tehniķis un tā tālāk, ja. Izglītības ministrijā tiks piedāvāts variants atbalstīt moduļu sistēmu, kuru katra izglītības iestāde varētu mainīt pēc saviem ieskatiem. Un pēc tam jūs savā skolā ņemsiet šo te moduli un teiksiet, mēs no tāda un tāda gada gatavosim moduli elektriskās piedziņas tehniķus. Ja iemācās tajā skolā to pamatu, tad aizejot tam cilvēkam dzīvē un uzsākot šīs darba gaitas, vai nebūtu prātīgi kaut kādu kvalifikācijas paaugstināšanas kursus nodrošināt. Viņš ir nostrādājis, piemēram, savā profesijā 10 gadus, ja, viņš ir no rīta līdz vakaram strādājis apzinīgi, ja, bet pēc 10 gadiem visas šīs tehnoloģijas ir pamainījušās un faktiski viņš jau tā kā mazliet sāk atpalikt. Ja. Lielākoties cilvēki nāk, lai viņi uzreiz pēc tam var strādāt un, ja vajag, tad mācīties neklātienē, jo viņiem jau vismaz ir kaut kāda profesija, nevis tikai plika vidusskola. Viena lieta ir, ko mēs gatavojam šodien, ko mēs gatavosim šajā jaunajā mācību gadā, bet kas nozarē ir vajadzīgs pēc 2 un pēc 3 gadiem, jo izglītības process tas ir 4 gadu cikls.
Ventspils arotskola elektriķa profesiju uzskata par perspektīvu. Absolventi var turpināt mācības Ventspils augstskolā ar iespēju praktizēties pat Irbenes zinātnes un radioastronomijas centrā. Ventspilī elektroniķi būs nepieciešama arī jaunajā 3-dimensiju ekrānu ražotnē, ko sadarbībā ar Japānas pasūtītājiem atvērs pēc 8 mēnešiem. Gonda Pornieciņa, Žudziņš, Kurzemes televīzija.